Tā, no labdien! Man jau pieteica, esmu šīs fakultātes dekāns, bet šobrīd uzstājos kā platformas enerģija un apkārtējā vide koordinators. Otru koordinatoru ir Diana Žalstīna, varbūt var piecelties. Arī no mums fakultātes. Tāls jau, es domāju, ļoti izsmeļoši un labi pastāstīja par to platformu koncepciju, filozofiju, kas tur ir apakšā. Man tikai atliek vēlreiz parādīt, ka mēs esam viena no 6 platformām. Protams, kad, kā jau tika minēts, mūsu darbībai ir programma, ir stratēģija, kurai, protams, ir jābūt mērķētai uz RTU kopējās stratēģijas izpildi. Un tāpat kā fakultātiem, te var redzēt, ir pētniecības programmas. Arī mums ir pētniecības programma. Un tas, kas jau arī tika uzsvērts, kad platforma nav jauna struktūra vienība, bet ir sadarbības koordinācijas mehānismus. Un es gribētu arī uzsvērt to, ka mehānismam platformai ir 2 dimensijas. Viena funkcija ir RTU iekšienē, savgadēt pētījumus, apzināt pētījumus, kas sakrīt atbilst noteiktiem platformu virzieniem. Un otra dimensija ir tā ārējā dimensija, kad cilvēkam no malas skatoties, lai būtu skaidrs, kā atrast konkrētu zinātnieku, kas risina konkrētu problēmu. Protams, ka viņam ir vieglāk sākumā savu problēmu ieklasificēt šajās 4-6 satanās tēmās, un tad jau savu koordinātoru aiziet līdz konkrētam zinātniekam, kas risinās specifisko problēmu. Un šī daļa ir paņemta no platformas stratēģijas, tam kā RTU stratēģijā mums ir misija, vīzija un vērtības. Vīzija enerģijas platformai ir būt par vadošo enerģētikas un vides jomu kompetences centru Baltijā. Un, protams, pie vērtībām ir līdzīgas vērtības kā universitātei. Misija ir tātad risināt aktuālās problēmas enerģētikā un vides zinātnē. Pie darbības jomām mēs daudz iekšējos šajās koordinātoru sanāksmēs esam runājuši par to, vai vajag konkrēti uzrādīt darbības jomas, jo, ja mēs viņus konkrēti šeit uzrādām, tad iespējams kāds cilvēks varētu domāt, ka man tēma gluži neierakstās šajā sarakstā, bet šeit vienkārši, lai nebūtu tā, ka platforma sākās no nulles, projektors jau minēja, mums notiek jau pētījumi enerģētikas virzienā, un šeit ir tie tradicionālie lielie virzieni, kuros mēs esam visvairāk strādājuši, bet tas nenozīmē, ka sarakstam būtu šeit jāapstājas. Tātad energoapgādes sistēma drošums, optimāla darba režīma, metodas tehnoloģijas, enerģijas ģenerēšanas pārvades sadales un patēriņa efektivitātes palielināšanai, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai un klimata tehnoloģijas un ietekmes uz vides samazināšanai. Tālāk par klientiem sadarbības partneriem, protams, ka mums ir jāskatās gan uz zinātniskiem institūtiem, ar ko mēs varam kopīgi mēģināt realizēt zinātniskos projektus, gan uz industriju, kur mēs varam realizēt dažādus pasūtījumu līguma pētījumus un tirgus orientētos pētījumus. Te ir pakalpojumu sadaļā, tātad, ko mēs varam piedāvāt industrijai. Protams, ka šie pakalpojumi ir līdzīgi, kā būs arī fakultāšu programmās, bet mums tas ir jādara tādā ar akcentu uz starpdisciplinaritāti. Tad galvenie uzdevumi. Protams, ka ir studenti iesaista pētniecībā, protams, ir infrastruktūras attīstība un zinātniskās personāla atpazīšanas un kvalifikācijas celšana, bet te ar traknākajiem burtiem es esmu ierakstījis to, kas ir kā platformai specifiskāk atšķirībā no fakultātes uzdevumiem. Tātad mums ir jāatbalsta jauni pētniecības virzieni, jācenšas stimulēt, lai rodās jauni starpdisciplināri pētījumi, projektu līgumdarbi un arī intensīvi jāstrādā uz efektīvu komunikāciju starp, kā jau es minēju, iekšēji, starp RTU struktūru vienībām un ārēji ar industriju. Tas, ko es redzu, ka iespējams mums nāksies pie šī uzdevuma kaut kā arī platformu kontekstā vairāk padomāt, jo arī mūsu studiju programmu piedāvājuma klāsts ir ļoti sadrumstalots. Vidusskolas beidzējs pēc vidusskolas absolvēšanas
viņš jau nezina tik smalki, kā mums ir nodefinēts studiju programmu nosaukumi. Ja? Viņš zina galveno virzienu, kurā viņš gribētu studēt, vai tā ir ķīmija, vai tā ir elektrotehnika, enerģētika, vai arhitektūra, pilsētu plānošana. Viņam ir grūti orientēties šajās milzīgajās studiju programmu klāstā, tāpēc es domāju, ka agri vai vēlu neizbēgami platformas arī kalpos kā tāds studiju procesu koordinēšanas mehānismus. Kas ir raksturīgi šai platformai Enerģijai videi, mums ir arī valsts nozīmes pētniecības centra infrastruktūra, kas ir ļoti daudz struktūrvienības, kas patreiz, kuras mēs redzam, kas strādā platformas virzienā, jau ir kopā salikt šajā jaunajā laboratoriju korpusā. Es domāju, ka tas varētu būt viens no ļoti veicinošiem arī apstākļiem platformas attīstībā. Nu, un tas laikam man ir pat pēdējais slaids par tuvākām aktivitātēm. Nu, mēs gribētu sākt ar to, ka es domāju, ka līdzīgi būs arī pārējām platformām, kad ir jāapkopo informācija par ieinteresētajām struktūrvienībām, jo mums patreiz, protams, ir zināms, kuras struktūrvienības strādā valsts pētījuma programmā enerģētikā, kas arī jau būtībā ir tāds kā platformas projekts, ir zināms, kuras struktūrvienības ir valsts nozīmes pētniecības centrā, bet mēs gribētu tomēr apzināt visus institūtus un pat līdz konkrētiem cilvēkiem, kas kaut ko dara enerģijas vidas virzienā, lai tālāk varētu vieglāk jau komunicēt. Tad viens no arī pirmiem darbiem ir tādas izsmeļošākas prezentācijas sagatavošana par galvenām mūsu kompetencēm, par projektiem, kas ir bijuši enerģētikas virzienā, varbūt ne visiem, bet galvenajiem. Arī pakalpojumu grozu definēšana, kas daļai jau ir izdarīts šeit, bet šeit tas tika izdarīts uz izstādi, ja mums vajadzētu to izdarīt vēlreiz, pēc tam, ka mēs esam apzinājuši pilnīgi visas RTU struktūrvienības, kas kaut ko dara enerģētikas un vidas virzienā. Plānojam arī īpašu pasākumu RTU gadskārtējās konferences ietvaros, vai tas sauksies platformas tādā palaišanas pasākums vai varbūt savādāk. Jebkurā gadījumā šajā konferencē būs atsevišķa sekcija, kur pagājušajā gadā arī es prezentēšu valsts pētījuma programmas rezultātus, un tāpēc mēs nevarētu arī prezentēt visus projektus, kas ir platformas enerģija vīda virzienā, un tādējādi, par cik tas ir brīdis, kad klāt ir daudz arī mūsu ārzemju kolēģi iepazīstināt ar to, ko mēs darām enerģētikas un vidas jomās. Protams, ka platformai ir jābūt arī viegli prezentējumai, jau tam kalpo šobrīd šis žurnāls, un es domāju, to mums jāizmanto aizvien vairāk un vairāk, un arī, kā jau prorektors minēja, ir jāstrādā pie platformas vizuālās komunikācijas mūsu mājas lapā. Prorektors rādīja 3 universitātes, bet būtībā jau tagad gandrīz jebkuru lielu Eiropas universitāti, ja jūs ierakstat internetu meklētājā, pierakstat klāt research un to universitātes nosaukumu, jūs atradīsiet vai nu platformas, vai kā tas saucās Strategic Research Areas. Es esmu skatījies Auto universitāti, Delftu universitāti, Laborantas universitāti, un es domāju, ka praktiski visām universitātēm ir šī te komunikācija tādā veidā nodrošināta, ka cilvēks no malas ļoti ātri var saprast, kurā no šīm te galvenajiem virzieniem viņš ir ieinteresēts. Ja? Un viens no tuvākajiem pasākumiem, par ko droši vien vērts pieminēt, ir, kad mums būs projektu uzsaukums, kurā tiks atbalstīti projekti, kuri būs starp fakultāšu pētījumu projekti. Ja? Tātad nevis vienkārši starpdisciplinārs projekts, ko veic viena struktūrvienība. Tieši, lai stimulētu šo starp fakultāšu sadarbību, būs tāds projektu uzsaukums tieši šādu starpdisciplināru projektu veikšanai. Tātad mēs esam pagaidām 2 platformas koordinātori, bet es redzu, ka droši vien mums būtu jāpieaicina vēl kāds, lai pārstāvētu vēl kādu fakultāti, piemēram, materiālu zinātnes, lietošanās ķīmijas fakultāti vai būvniecības fakultāti, lai būtu vieglāk arī komunicēt. Tas man viss. Paldies, varbūt ir jautājumi.